Labvakar, draugi! Laipni lūdzam atpakaļ studijā. Tas esmu es, brālis Māris. Hei! Šovakar mēs parunāsim par okultu, par slepenājām sabiedrībām, par cilvēkiem, kas valda pār šo pasauli. Jo, manuprāt, daudz cilvēku domā, ka ir kaut kādi citplanētieši, kaut kādi burvji, māgi un kaut kādi superdulie, krūtie cilvēki, kas gudrie, kas valda pār pasauli, un viņi satiekās kaut kādās alās un satiekās kaut kādos cietokšņos un mežos un upurē cilvēkus un pielūdz dēmonus un valda pār mums, vai ne? Daudz cilvēku tā domā, visas šīs conspiracy theories. Draugi, es jums pastāstīšu noslēpumu. Īstenībā vienīgais, kāpēc cilvēki pār mums valda, ir neziņa. Neziņa. Tas ir taisnība, kad slepenās sabiedrības pastāv. Jā, ir vairākas slepenās sabiedrības, tur Rosicrucians, Freemasons, kas nekas, sauc viņus kā grib. Pilns ar šīm slepenajām sabiedrībām. Kāda atšķirība starp slepenajām sabiedrībām un parasto cilvēku? Okult. Okultisms. Oh my God, ko nozīmē okultisms? Upurēšana mežā, pielūgšana, asinis, kas ir okultisms? Draugi, okult vienkārši nozīmē apslēpts. Apslēpts. Vienkārši slēpts, apslēpts, ko cilvēki nezina. Piemēram, ja es tev saku, kur ir grāmata, man ir grāmata, un es tev nesaku, kas tā pa grāmatu, es no tevim apslēpju patiesību. Tu nezini, kas tā pa grāmatu. Tu esi neziņā. Šī grāmata ir okultēta. Okult. Tas ir tik elementāri. Un viena no svarīgākajām lietām, kas jums jāsaprot šobrīd, man draugi, ir tas, ka okulta laiks ir beidzies. Viss, mēs esam ūdensvīra laikmetā. Zvaigznes ir noskaņojušās tā, kad patiesība tagad nāk ārā ar spaiņiem. Ar spaiņiem patiesība nāk ārā, draugi mīļie. Un es jums šeit atklāšu visus okultu noslēpumus, kuri mums tika slēpti no mums tūkstošiem gadu. Tūkstošiem gadu mēs dzīvojam neziņā, bet mēs tagad dzīvosim gaismā. Viena no apslēptākajām lietām, ko slepenās sabiedrības zina un ko mēs nezinām, ir 7 hermētiskie principi. 7 hermētiskie principi ir viena no svarīgākajām lietām, kas, mani mīļie draugi, jums visiem ir jāsaprot. Ja jūs saprotat šos 7 hermētiskos principus, jūs kļūstat par pasaules valdnieku. Un kas ir pasaule? Tevi iekšā ir pasaule. Tu esi visums, mans draudziņ. Un tikai neziņas dēļ citi par tevi valda. Par mums ir valdījuši tūkstošiem gadu šie cilvēki, kas vienkārši zina vairāk nekā mēs. Viņi ir nodevuši šo slepeno informāciju no mutes ausī tūkstošiem gadu. Bet šeit ir brālis Māris, kurš jums atklās patiesību. Tātad sāksim ar hermētiskajiem principiem un nedaudz iedziļināsimies viņos. Sāksim ar to, kas ir 7 hermētiskie principi. 7 principi, 7 patiesības, kuras beidzot nāk gaismā. Draugi mīļie, es jums tūlīt atklāšu visus šos noslēpumus. Pirmais princips ir mentālismu princips. Ko tas nozīmē? Mentālismu princips nozīmē to, ka viss ir prāts, viss ir apziņa. Viss ir doma. Oh my God! Es saprotu, jau lielākā daļa cilvēku tagad slēdz nākošo kanālu. Viņi saka, tu esi galīgi traks, tu esi slims, tu esi galīgi saspiedies. Ko tu runā? Kāda doma, kāda apziņa? Viss ir fiziskā realitāte. Oh my God! Es taču varu sataustīt šito galdu. Ko tu runā? Bet redz, draugs, tāpēc jau pār tevīm valda, ka tu neapzinies šo patiesību. Ka šī fiziskā realitāte ir radīta no mūsu apziņas. Apziņa ir viss, kas ir. No apziņas nāk fiziskā realitāte. Fiziskā realitāte ir kristalizēta apziņa, nekas vairāk. Pilnīgi nekas vairāk. Un ko šis pirmais princips, mentālismu princips mums iemāca? To, ka tava apziņa, tavas domas ir pati svarīgākā lieta šajā visumā. Svarīgākā lieta, ko tu vari darīt, tas ir kaut kam koncentrēties. Ja tu kaut kam koncentrējies, piemēram, lasot grāmatu, tu esi šajā brīdī, vai ne? Tu koncentrējies. Ja tu kaut ko raksti vai radi, tu esi šajā brīdī, tu koncentrējies. Tava apziņa ir šeit, tu valdi par sevi. Bet tik līdz tu ieslīgsti krēslā un sāc fantazēt par nākošo gadu vasaru, kas notiksies, tu sāc raizēties par kaut ko, kā man ies tajā randiņā, kā man ies tajā jaunajā darbā, vai arī tu sāc domāt par kas noticis vakar, aizvakar. Viss, tu jau savu apziņu, savu radošo apziņu esi palaidis vējā, jo tāpēc, ka tu esi viņu
aiznesis kaut kur citur, prom no šejienes, jo vienīgais, kas ir īsts, ir šis mirklis. Un vienīgais, kas tev ir tava apziņa. Kur tu liec savu apziņu? Ja tu skaties kaut kādu informāciju, skroļo TikTok, tērē savu laiku, tu savu apziņu vienkārši, kā saka, iznieko. Un šie cilvēki, kas ir pie varas, viņi apzinās, cik apziņa ir svarīga, un tāpēc viņi pelna naudu uz tavas apziņas. Saprot, katrs tavs laiks, katrs tavs santīms, ko tu iztērē uz kaut ko, viss iet pie viņiem, tāpēc, kad viņi ar savu apziņu ir radījuši kaut ko, un tu ar savu apziņu izvēlējies patērēt. Lai gan apziņa ir viena, un tu arī vari radīt. Tu esi radītājs, tāpat kā visi pārējie cilvēki ir radītāji. Neviens nav labāks, neviens nav sliktāks, mēs visi esam viens. Tātad, pirmais princips ir mentālisma princips. Viss ir apziņa, viss ir doma. Tāpēc pats svarīgākais šajā dzīvē ir kontrolēt savas domas, kontrolēt savu apziņu. Un šeit mēs nonākam pie otrā principa. Atbilstības princips. Jūs redzat, atbilstības princips nozīmē, kā augšā, tā apakšā. Tas nozīmē, kas notiek garīgajā pasaulē, notiek šeit fiziskajā. Un tas viss ir saistīts. Nekas uz cūceņa šitajā fiziskajā pasaulē vienkārši tāpat nenotiek. Draugi, ticiet man, nekas tāpat nenotiek. Vienkārši, tur sākās karš, tas cilvēks izdarīja to. Nē, viss ir savstarpēji saistīts. Viss ir enerģija, viss ir doma, ko mēs iemācījāmies pirmajā principā. Viss ir vienkārši apziņa, doma, un šī fiziskā pasaule korespondē ar augšējo pasauli. Viss ir savstarpēji saistīts. Un tas viss darbojās pēc likuma. Līdzoties tālāk, vibrācijas princips. Vibrācijas princips nozīmē to, ka viss vibrē, viss patstāvīgi kustās un patstāvīgi mainās, nekas nestāv uz vietas. Tāpēc nav tāda lieta kā uz mūžīgiem laikiem. Es tevi mīlēšu uz mūžīgiem laikiem, es šitajā darbā strādāšu uz mūžīgiem laikiem. Visu laiku nekas nepaliek tā, kā tas ir. Viss patstāvīgi mainās. Un tas ir likums, tas ir visuma likums, saproti? Tāpēc nesēdi uz vietas. Draugs mīļais, nesēdi uz vietas, nesūno iekšā, nestrādā darbā, kas tev nepatīk, neesi attiecībās, kuras tev nepilnveido un nepadara laimīgu. Vienkārši ej prom, jo viss vibrē, viss kustās, viss patstāvīgi kustās. Mūsdien pat šie tā saucamie zinātnieki ir jau pierādījuši to, ka līdz subatomika līmenī pašos atomos iekšā, tu paskaties, tur nekā nav, tur ir tukšums un vienkārši vibrācijas. Kaut kas kustās un nekas tur nav. Tas nozīmē, ka nekas īstenībā nav īsts. Viss šī ir vienkārši ilūzija, kas vienkārši patstāvīgi vibrē un kustās. Un mēs līdz ar to tāpēc neiestrēgst, nesēdi uz vietas, nekas nav mūžīgs. Katru dienu tu pamodies kā jauns cilvēks. Saprot, tas ir visuma likums. Tu pamodies katru rītu kā jauns cilvēks. Un tu vari izlikties, jā, vakar es biju Pēters, šodien es arī būšu Pēters, nu kopā ar Baibu, vai ar Ingu, vai ar Laumu. Bet paies laiks, un šīs visas lietas izmainīsies. Ja tu saproti šo principu, tad tu varbūt tās var vienkārši tā, ok, viņi man pameta, jā, viņš man nokrāpa, jā, viņš izdarīja to, jā. Tāpēc, kad viss patstāvīgi mainās, saproti, visu laiku kaut kas notiksies, nekas nestāv uz vietas. 4. princips – polaritātes princips. Polaritātes princips nosaka to, kad visam ir savi poli. Un abas puses ir vienlīdzīgas. Viss ir viens, viss tikai izskatās kā dažādi poli, kā spektrs, labais un ļaunais, tumsa un gaisma. Bet pa vidu kaut kur starp tumsu un gaismu ir miljonus dažādu veidu krāsas. Abi pretstati ir identiski dabā. Viss ir īstenībā identisks, viss ir viens un tas pats. Tāpēc nedomā, ka kaut kas ir labs vai slikts. Mīlestība, naids, tas ir viens un tas pats, tas ir pilnīgi viens un tas pats. Tā ir viena vibrācija, tikai dažādi spektri. Tas ir polaritātes princips. Visam ir savi poli, bet abi poli ir viens un tas pats, karsts un augsts. Kad sākās karstais, kad beidzais augstums, neviens nezina. Vienkārši ir augstums un ir karstums, bet tas ir viens un tas pats. Ritma princips. Ritma princips nozīmē to, kad viss kāpj un ceļas, iet uz augšu un uz leju, uz iekšu un ārā, tāpat kā elpa. Tu elpo un izelpo, ielpo un izelpo. Viss patstāvīgi mainās. Labie laiki, sliktie laiki, labie laiki, sliktie laiki. Viss patstāvīgi mainās un viss iet gan uz augšu, gan uz leju. Viss kustās ting, 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 un tas ir pilnīgi normāli.
Ja tu šito principu apzinies, tad tu saproti, kāpēc dažās dienās tu jūties labi, dažreiz tu jūties slikti. Vienu gadu tev ir problēmas krīze, otru gadu tev ir labi. Un viss visu laiku mainās. Saproti, šie ir visuma likumi, šie ir tie noslēpumi, kurus, ja tu kārtīgi apzinies, tu kārtīgi saproti visus šos likumus, tu vari pielāgoties dzīvē, un tu vari par neko vairāk neuztraukties, jo tāpēc, ka tu apzinies, ka jā, viss patstāvīgi vibrē, viss patstāvīgi mainās, pirmkārt. Otrkārt, viss iet uz augšu un uz leju, vai ne? Viss iet uz augšu un uz leju, jā. Labais un sliktais ir viens un tas pats. Visu laiku notiek kaut kas labs, kaut kas slikts, kaut kas labs, kaut kas slikts. Nav tāda lieta kā melns un balts. Vienkārši neeksistē. Neviens nav ideāls, neviens nav pilnīgi slikts, neviens nav pilnīgi labs, neviens nav pilnīgi slikts. Un viss atbilst. Kā augšā, tā apakšā, kā iekšā, tā ārā. Tas nozīmē, kā tu jūties iekšā, uz kādas vibrācijas tu esi, kāds cilvēks tu esi. Tāda arī ārpasaule tev ir. Tā arī viss atspoguļojās, jo viss ir atbilstīgs. Un vēl pie reizes viss ir doma, viss ir apziņa. Saprot, viss ir apziņa, kas vibrē, kas ir viens un tas pats, un kas iet ritmos, augšā, lejā, augšā, lejā. Tie ir jau pirmie pieci likumi. Saprot, viss kopā, kā tas darbojas. 6. likums ir cēloņa un seku likums. Katram sekām ir savs cēlonis, un visiem cēloņiem ir savas sekas. Viss notiek pēc likuma. Nejaušība ir tikai neatpazīts likums. Ja? Tas nozīmē, ka nav tāds cūcens, nav tāds nejaušības. Katrs cilvēks, ko tu dzīvē satiec, katrs video, ko tu noskaties, katra grāmata, ko tu izlasi, viss, kas notiek dēļ kaut kā. Viss ir cēloņi un sekas, cēloņi un sekas, cēloņi un sekas. Tas nozīmē, tas, kur tu esi tagad, tam ir bijis kaut kāds cēlonis, tam ir bijuši vairāk cēloņi. Tev ir ietekmējuši vecāki, tev ir ietekmējuši skolu, tev ir ietekmējis tavs draugu loks, un tagad tu šeit esi. Aha, tas nozīmē, ka tu visu mūžu varbūt tās neapzinoties šo likumu, tu esi bijis sekas, tu esi dzīvojis sekās, tev liekas, ka visa pasaule ir sekas, tu pasties ārā, karš notiek, tas notiek, viss ir sekas, bet kur ir cēloņi? Cēloņi ir tie, kas veido šīs lietas, kas virza lietas uz priekšu, un ja tu apzinies šo likumu, tu vari kļūt par cēloni, jo atceries, ko mēs runājam pirms tam, viss ir apziņa, viss ir doma, un ja tu gribi būt cēlonis, tu vienkārši stāc apzināties to, kas tev jādara, un tu to dari. Okay? Tu vienkārši dari lietas, ko tu zini, kas tev jādara. Also apzinies, ka viss iet uz augšu, uz leju, uz augšu, uz leju. Nekad nebūs šitā ideāli. Nekas nekad nebūs ideāli. Viss patstāvīgi vibrē. Nekas nestāv uz vietas. Nekad neceri, lūdzu, nedomā, ka tu vari viendien apsēsties un man ir sieva, man ir forši bērni, man ir mašīna. Un man ir ideāls darbs, un viss dzīve beidzās. Dzīve beidzās. Tagad es dzīvoju paradīzē. Tiklīdz tu noķers to brīdi, tev uzreiz kāds pazīstamais nomirs, tev mašīna sadegs, tev kāds uzbruks. Bet tā ir dzīve. Saprot, es negribu nevienu biedēt un negribu izklausīties pārāk pesimistisks, bet šie likumi vienkārši parāda tev to. Visam ir savs cēlonis un ir sekas. Visiem cēloņiem ir sekas. Ir cēlonis un ir sekas. Un viss patstāvīgi vibrē, viss patstāvīgi kustās, un viss patstāvīgi iet uz augšu un uz leju. Tāpēc esi gatavs tam. Saprot, šis ir tas okults, šis ir tas noslēpums, ko cilvēki tūkstošiem gadu ir no mums slēpuši. Un es to saku tiem cilvēkiem, kas tikai šito spēj saprast, jo ne visi šito spēj saprast. Es zinu, ļoti labi zinu, ka ne visiem tas interesē, ne visi to var saprast, bet es vienkārši runāju ar tiem, kas var saprast. Visa pasaule ir apziņa, visa pasaule vibrē. Viss iet uz augšu un uz leju. Viss atbilst savstarpēji. Augšējās un apakšējās plaknes, dievišķā pleroma un zemiskā kenoma. Tas ir viens un tas pats, jo viņas ir kā spoguļi. Viss strādā kopā. Un vēl tas, ka katram cēlonim ir sekas. Tas nozīmē, ja tu kaut ko dari, tad tam būs sekas. Vienmēr nekas nepaliek bez sekām. Katra tava darbība, katra tava doma, katrs tavs vārds izraisa kaut ko visumā. Pat tavas domas ir vibrācijas, jo viss gal galā ir doma. Mentālisms princips. Pasaule visums ir mentāls. Saprot? Mentālisms, doma, ideja. Un pēdējais, 7. princips ir dzimuma princips. Visā ir vīrišķais un sievišķais.
Bez vīrišķā un sievišķā nekas nepastāv. Katrā lietā ir gan vīrišķais, gan sievišķais. Gan katrā vīrietī, gan katrā sievietē, gan katrā vienalga kur. Nepavēlt mums latviešu valodā ir viņš, viņa, vai ne? Viņš, viņa. Bet tas nenozīmē to, ka tagad, tas nenozīmē tiešām to, ka tikai ir vīrietis un sieviete. Tas nozīmē, ka ir vīrišķais un sievišķais princips visos. Gan katrā vīrietī ir iekšā vīrišķais un sievišķais, gan katrā sievietē ir vīrišķais un sievišķais. Tikai cik kurā ir daudz iekšā. Un tas ir pilnīgi normāli, ka kādos ir vairāk vai mazāk. Tāpēc nevajag skatīties un nosodīt cilvēkus, kas, piemēram, vīrieši, kas ir sievišķīgi. Tas ir pilnīgi normāli. Vienkārši viņos vairāk ir sievišķā enerģija iekšā. Jo vīrišķais un sievišķais ir divas enerģijas, kas visumā visu rada. Saprot, vīrišķais sēj sēklu un sievišķais viņu audzē. Un tas ir ar visu. Visā iekšā ir gan vīrišķais, gan sievišķais. Un pats svarīgākais, kas visumā ir balanss. Tāpēc pēc iespējas vairāk vajag šīs lietas balansēt. Tu nevari būt pilnīgi 100% vīrišķīgs un 100% sievišķīgs. Ir vajadzīgs balanss gan tevī iekšā, gan visā visumā. Jo bez šiem abiem spēkiem neko nevar radīt. Saprot, tu vari iestrēgt savā vīrišķīgumā un būt, es esmu vecis, es tikai strādāju ar rokām un dzeru aliņu un kaujos, bet palaid arī kādreiz asariņu ārā, jo tāpēc, ka tev vajag to sievišķo arī izlaist ārā. Radi kaut ko, uzzīmē kaut ko, nebaidies, nekautrējies. Visums ir vienkārši apziņa, visums ir doma. Viss šis fiziskā pasaule ir ilūzija. Saprot, tā viss ir viena liela doma un mēs esam daļa no šīs domas. Vēl kā to var izstāstīt, tas ir kā okeāns. Okeāns, kura viļņi iet uz augšu, uz leju, tas pats ir ritma princips, vai ne? Iet ritmā viļņi, vai ne? Okeāns. Bet te pašā okeānā ir lāsīts iekšā. Un katrs no mēs esam šīs mazās lāsītes, kas ir šajā lielajā bezgalīgajā okeānā, kuram nav ne sākums, ne beigas. Bet viss šis okeāns iet pēc likuma, pēc šiem 7 likumiem. Katrā lāsītē visur iekšā ir gan vīrišķais, gan sievišķais. Katram cēlonim ir sekas. Katra viļņa kustība, kad viņi paceļās, viņi vienmēr kritīs. Vilnis vienmēr celsies un kritīs. Viss ir savstarpēji saistīts, viss savstarpēji atbilst. Kādas zvaigznes tai naktī spīd, kāds ir mēnesis, vai ne? Tas viss ietekmē šo okeānu. Saule spīd, okeāns ir savādāks. Un tā viss šī pasaules tā darbojās, draugi mīļie. Šis ir tas noslēpums, šis ir tas lielākais noslēpums, 7 hermetiskie principi, ko slepenās sabiedrības apzinās un izmanto. Saprot, viņi zina, ka viss ir apziņa. Viņi zina, ka viss atbilst savstarpēji, un viņi to izmanto. Viņi vienkārši mūs muļķo, jo mēs dzīvojam neziņā. Mēs vienkārši dzīvojam kā muļķīši. Un strādājam un rukājam, un skolā mums ir izskalots smadzenes, ka mēs neesam vērtīgi, ka mēs esam muļķi. Bet nē, mēs esam ļoti radošas būtnes. Mēs esam daļiņi no šī okeāna, daļiņi no Dieva, daļiņi no visuma, daļiņi no visas šīs apziņas. Draugi mīļie, tāpēc nebaidieties no elitēm, nebaidieties no kaut kādiem māgiem, nebaidieties no satanistiem, nebaidieties no slepenajām sabiedrībām, nebaidieties ne no kā, jo patiesība ir nākusi klajā, patiesība ir ārā. Mēs esam brīvi, mēs tagad apzināmies, kas mēs esam, mēs zinām šos 7 principus, un mēs varam virzīties tālāk. Ja mēs apzināmies šos 7 principus, tā tiešām no sirds apzināmies, tad mēs esam neapturami, mēs esam bezbailīgi, mēs esam mūžīgi, mēs esam uzvarētāji. Viss. Es ceru, ka tas nedaudz jūs apskaidroja, un es runāšu vēl vairāk par šiem 7 hermetiskajiem principiem, un vēlāk mēs runāsim par kabālu, un vēlāk mēs runāsim par visām pārējām apslēptajām lietām, ko šie maitas gabali ir turējuši no mums slepenībā 1000 gadu. Jo laiks ir pienācis patiesībai nākt ārā. Ir ūdens, ir laikmets, un es nāku ar lieliem spaiņiem. Are you ready? Vai esat tam gatavi?